Vai tu tikko iegādājies mājas deju komplektu? Vai tu vēlies uzzināt, kā visātrāk apgūt šo aizraujošo izklaidi? Mēs tev to parādīsim. Lai dejotu mašīndejas, tev vispirms ir nepieciešams uzinstalēt spēli uz datora. Ievieto datorā spēles disku un seko uzstādīšanas instrukcijām uz ekrāna. Neaizmirst ievadīt drošības kodu, kas atrodas uz instalācijas diska. Pēc tam pievieno deju paklājiņu. Ja ir tāda iespēja, pieslēdz datoru pie televizora un spēlē spēli uz tā. Tagad palaid spēli. Par cīņas un maratona režīmiem mēs tev pastāstīsim citreiz, bet tagad apskatīsim parasto dance režīmu. Lai apstiprinātu savu izvēli, nospied start. Tev ir iespēja dejot vienam izvēloties viena spēlētāja režīmu, divatā ar draugu izvēloties divu spēlētāju režīmu, kā arī vienam uz diviem deju paklājiņiem izvēloties dubulto režīmu. Lai izvēlētos sev tīkamu dziesmu, jālieto bultas pa labi un pa kreisi. Ja vēlies mainīt grūtības līmeni, tad izmanto bultas uz augšu vai uz leju, divreiz piestot kāju. Lai dejotu izvēlēto dziesmu, jānospiež starta poga. Ja pēc dziesmas uzsākšanas pārdomā, nospied un turi select pogu, līdz spēle atgriežas pie dziesmu izvēles. Galvenais uzdevums spēlē ir dejot mūzikas ritmā. Bults, kas virzās pa ekrānu spēles laikā, attēlo ritmiskus sitienus. Lai izietu deju, tev jānospiež pareizā bulta īstajā mirklī, kad tā sasniegusi mērķa zonu. Mērķa zona ir pelēkās bults ar balto rāmīti, kas atrodas ekrāna augšmalā vienā rindā. Krāsainās bultas savukārt ir sitieni, uz kuriem jātrāp. Atkarībā no tā, cik precīzi ritmā bultas nospiestas, tu saņem novērtējumu. Tā piemēram, ja pa ekrānu sāk slīdēt bulta, kas norāda uz leju, tad vienkārši ieklausies mūzikas ritmā un nospied uz leju bultu, kad tā sasniegusi mērķa zonu. Ja tas uzreiz neizdodas, mēģini kāju kustības apvienot ar plaukstu sišanu. Tev noteikti izdosies. Vienkāršākais veids, kā saprast dziesmas ritmu, ir tajā klausīties un sist līdzi plaukstas. To darot, tu pieskaņojies pavadījumu ritmam, uz kura balstīts visas iesācēju līmeņa dziesmas. Tev vienīgi jāiemācās ritmu sist ar kājām. Pašā pirmajā līmenī tu sastapsies ar sarkanajām bultām, kas ir jāspiež uz 1. Ja neveicis ar ritmu sadzirdēšanu, ir iespējams izmantot assist stick rīku. Kad esi palaidis izvēlēto dziesmu, nospied uz datora F7 taustiņu. Tagad dators pats tev sitīs ritmu tieši tajā brīdī, kad ir jānospiež bulta. Šis rīks ir ļoti noderīgs tām dziesmām, kurām ritms dziesmas laikā mainās. Mēs tomēr iesakām nepierast pie šīs burvju nūjiņas, bet labāk mācīties pašam saviem spēkiem. To, cik precīzi esi izpildījis dziesmu, norāda procenti, kas atrodas ekrāna augšpusē, kā arī parādās, ka dziesmu jau esi nodejojis. Kad tu pirmo reizi dejos, visticamāk centīsies visu laiku atrasties paklāja centrā. Šāda taktika ir pieļaujama dejojot pašu pirmo no vīs līmeni, taču, kad vēlēsies pāriet uz nākamo easy līmeni, jutīs, ka svara pārnešana no vienas kājas uz otru būs sarežģītāka. Tādēļ mēs iesakām jau sākotnēji sākt dejot pareizi. Novieto kreiso kāju uz bultas pa kreisi un labo kāju uz bultas pa labi. Dejojot pārliecinies, ka katru nākamo bultu spied ar citu kāju. Šādā veidā tu ātri iemācīsies lietot abas kājas. Lai vieglāk būtu pārnest svaru, nedaudz ieliecies ceļos un atceries, ka smaguma centrs atrodas tieši pa vidu paklājiņam.
Biežākā iesācēja kļūda ir aktīvāka vienas kājas izmantošana. Piemēram, turot kreiso kāju uz kreisās bultas un pārējās 3 spiežot ar labo. Līmeņos no 1 līdz 4 tu ievērosi šādas bultu kombinācijas. Tos sauc par lēcieniem. Šis konkrētais piemērs ir visvienkāršākais lēcienu veids. Lai to veiksmīgi izdejotu, tev vienkārši nepieciešams reizē nospiest kreiso un labo bultu. Nelic pārāk augstu, tev tikai jānospiež reizē 2 bultas. Vēl viens lēcienu veids, ko sāks ievērot aptuveni 2. līmenī, ir šāds. Lai to veiksmīgi izdejotu, tev vienlaicīgi jānospiež uz augšu un uz leju bultas. Zilās bultas, jeb astotdaļnotis, spēlē sāk parādīties salīdzinoši agri. Šīs bultas ir jāspiež aritmā jeb uz un. Kad tu pirmo reizi tās redzēji, visticamāk nesaprati, kas jādara un centies nospiest tāpat kā sarkano bultu uz 1, kā rezultātā saņēmi neprecīzu novērtējumu. Zilās bultas var parādīties dažādās kombinācijās, ieskaitot lēcienus, un labākais veids, kā apgūt šīs bultas, ir dejot dziesmas, kurās tās ir. Ir 4 dažādi stūru lēcieni. Pa kreisi un uz leju. Spied vienlaicīgi kreiso bultu ar kreiso kāju un uz leju bultu ar labo kāju. Pa kreisi un uz augšu. Spied vienlaicīgi kreiso bultu ar kreiso kāju un uz augšu bultu ar labo kāju. Uz leju un pa labi. Spied vienlaicīgi uz leju bultu ar kreiso kāju un pa labi bultu ar labo kāju. Uz augšu un pa labi. Spied vienlaicīgi uz augšu bultu ar kreiso kāju un pa labi bultu ar labo kāju. Šīs bultas dod tev nopietnu bonusu attiecībā uz dzīvības joslu, ja tu nospied pareizi un noturi līdz galam. Ja tev tas neizdodas, tu zaudē lielu daļu dzīvības joslas. Turamās bultas ir ārkārtīgi svarīgas, lai veiksmīgi izietu sarežģītas dziesmas. Roli pēc savas būtības ir identiski holdiem, ar tādu atšķirību, ka tev bultas turēšanas vietā ir jāturpina nepārtraukt spiest bultu. Labākais veids, kā noturēt rollu, ir vispirms nospiest bultu kā jebkuru citu, un tad turpināt to spiest pavadījuma ritmā. Crossover dejotāju valodā nozīmē to, ka, lai veiksmīgi izdejot kombinācijas, tev nākas sakrustot kājas. Šos soļus visātrāk iemācīsies, ja dejosi dziesmas, kurās tie ir nepieciešami. Ja tu vēl neesi to pamanījis, tu vari nonākt iestatījuma ekrānā, nospiežot 2 reizes starta pogu. Pašā augšā ir iespēja norādīt dziesmas ātruma modifikātoru. Tas ietekmē to, kāds attālums ir starp bultām. Vidējā līmenī tas ir ļoti noderīgi, jo izplastu bultu gadījumā ir daudz vieglāk nolasīt kombinācijas. Mēs ieteiktu lietot 2 vai 2,5 reižu ātruma modifikātoru, kas ir īpaši svarīgi dziesmās, kuras tu nespēji nolasīt. Ātruma modifikātora izvēle ir tieši atkarīga no dziesmas ritma ātruma. Jo ātrāka dziesma, jo modifikātoram jābūt mazākam. Nebaidies eksperimentēt, lai atrastu tādu modifikātoru, kas tev šķiet piemērots konkrētai dziesmai. Ja sekosi mūsu ieteikumiem, tad pavisam drīz varēsi dejot šādi.